ir iekļuvusi arī Latvijas Nacionālajā UNESCO sarakstā. Tālāk pēc Latvijas nacionālās saraksta seko jau pasaules mantojuma saraksts un Kuldīga ir ceļā uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstu. Un visas šīs akcijas, visi šie pasākumi, kur iedzīvotāji tiek iesaistīti, finansiāli atbalstīti, ir mērķēti uz to, ka sabiedrība izglītojās. Izglītošana un iesaistīšana ir tas viens no darbiem, ko mēs veicam kopā ar restaurācijas centru. Jūs pastaigāsiet pa pilsētu, jūs redzēsiet ļoti daudz, un gandrīz katrai ēkai vecpilsētā ir Salvabijas durvis, kuras ir bagātas ar elementiem. Cilvēks paņem savu lūku, atnāk uz restaurācijas centru, un kopā ar restaurācijas centru restaurātoriem sakārto. Izņem ārā visu veco, notiek no veco krāsu, ja vajag, tad protezē iekšā koku, lūk piemeklē tādā vecumā, kāds ir šis viņa loks, pēc tam viņa apstrādā ar lineļām, ar tām krāsām, ko vēsturiski strādāja kādreiz, kas bija uz tā pamata, kāds bija no dabas materiāliem. Viņš viņam atkal pats te iet mājās un liek atpakaļ, bet darbs ir viņa paši ieguldīts, bet materiāli un vieta, kur un padomas kā ir kopā ar restaurātoru. Šī meitene arī ir. Restaurēt ēku jūs cenšaties saglabāt saurumu, to gaisotnes. Baušļiem restaurāts.